Sveiks, Gati! Čau! Izstāsti, kas ir struktogramma? Struktogramma ir treniņu sistēma, kas palīdz izprast cilvēku domāšanas veidu, kā viņi uztver informāciju, kā viņi pieņem lēmumus, kā viņi rīkojās. Ko uzņēmums iegūst, ja darbinieki apmācās struktogramma programmā? Sadarbība komandā uzlabojās būtiski, vadītājiem daudz vieglāk panākt rezultātu un pārpratumi komandā izzūd. Ir struktogramma apmācībai kāda atšķirība no citām apmācības programmām par komandu efektivitāti? Ja mēs salīdzinām ar citām metodēm, piemēram, ir DISC, MBTI, Insight un tā tālāk, tad struktogramma daudz precīzāk parāda, kur ir cilvēka potenciāls, kur ir ģenētiskie limiti un kā tu vari kompensēt savus limitus un panākt rezultātu ātrāk. Ļoti interesanti. Un kas tieši ir tas brīnuma līdzeklis, kad cilvēki sāk saprasties? Kas tieši ir unikālais? Tāpēc, ka struktogramma ir ļoti vienkārši lietojama ikdienā. Un uzņēmumos, kur tas ir ieviests, pēc gada prasu, kā jums iet, jā, šis joprojām mums dzīvo, mēs to esam ieviesuši sapulcēs, mēs to esam ieviesuši darba organizatoriskajos mītiņos, kā dabūt labāku rezultātu. Kur mēs buksējam, daudz vieglāk ir pamanīt to. Es redzu, tev uz galda daudz dažādu materiāli, tie ir bukleti, kas tas tāds ir? Uz galda man stāv, jā, tie ir treniņu materiāli, un tas ir tas, ar ko atšķirās struktogramma, ka tas nav vienkārši slaidu izdrukas, bet tā ir rūpīgi izstrādāt materiāli, kur izmanto vairāk kā 25 valstīs, atšķirīgās biznesa vidēs, un te ir vizualizācija, var redzēt, cik viegli vizuāli var lietot šos te materiālus. Šobrīd es uzreiz neizstāstīšu tev, kā tas darbojās, bet tā ideja tāda speciāli tiek izmantotas krāsas, kas nav sintētiski radītas, ja mēs salīdzinām ar citām metodēm, bet kas ir reāli no dzīves un kā pielietot to visu ļoti viegli lietot. Uzņēmumi, kas to var izmantot, ražotāji vai pārdošana, kam tas der vislabāk? Visām nozarēm. Gan tā ir medicīna, gan farmācija, ražošana, tirzniecība, projektu vadība. Ļoti plašs spektrs ar uzņēmumiem, nozarēm un tāpat arī vadītāji. Gan kā speciālisti, kā vadīt procesu, kā organizēt procesu efektīvāk. Gan kā vadīt savu komandu, mazas komandas, lielas komandas. Jā. Ja uzņēmuma vadītājs grib celt uzņēmuma efektivitāti, ko viņam sūtīt uz atvērtajiem kursiem? Uz atvērtajiem kursiem var atsūtīt savu kādu struktūru vienības vadītāju vai HR speciālistu, lai iepazīstās, kas ir šī metode, kā viņi strādā. Un tajā brīdī, kad šie cilvēki ir iepazinuši, viņi saprot, kā tas strādās viņu uzņēmumā, kā viņi var ar struktogrammu uzlabot savu veiktspēju. Kad ir pieejami tuvākie kursi, kurus var apmeklēt? Tuvākie kursi pieejami 20. maijā. Tā kā droši var pieteikties, grupa jau mums ir pusē, vēl vietas ir palikušas, tā kā nevelc garumā, piesakies un sākam strādāt.